sieva laiska, visi saka, mana sieva laiska. Lai laiska, kad tik skaista, kad tik labi dancā. Lai laiska, kad tik skaista, kad tik labi dancā. Ir arī veikaliņš tā kā Liepājas centrā, un tad mēs izdomājām arī šogad piedalīties tirdziņā. Esam jau, man šķiet, 3. vai 4. gadu tirgojamies šeit, un mums ļoti patīk Lievas svētki. Man liekas, ka šoreiz ir ļoti plašs tas tirdziņš sanācis un ļoti skaists. Mums arī paveicās ar labu laiku. Un kā ar tirgošanos arī veicās? Brīnišķīgi, jā. Cilvēkiem ļoti patīk. Tas sagādā ļoti lielu prieku, ka tu esi visu gadu strādājis pie preces un cilvēki atnāk smaidīgi, un viņiem patīk. Tika kurināts un vēl viens ceplis tiks kurināts. Divi tā kā podu cepļi, keramikas cepļi. Tagad būs tur tālāk Japānas keramikas ceplis raku, bet es kurināju melno cepļi. Tas ir tā kā no latgaliešiem, kuri pagājušā gadā uzbūvēja. Un atstāja viņu laipni un mīļi pilsētai. Un tad mēs šajā gadā atkal kurinājam melno cepli. Tur rodas podi, kurus taisīs dažādi autori, jaunāki un vecāki, ar prasmēm un varbūt bez tām pamatprasmēm. Un visi tie trauki tur ir aplūkojumi uz galda un zālītē. Kurinājām līdz 3 naktī vai rītā. Ļoti ilgi, ļoti gari. Mēnītēm kāpa temperatūra, jo Liepājas vēju karstumu nes prom no tās māla vietas, jā. Nu, principā tie, kas ir, tie visi ir gatavi. Šeit mēs ar bērniem mācāmies veidot senos lībiešu traukus, kuros varēja gatavot ēst. Likām klāt laukakmeņu gabaliņus, lai trauks ir izturīgs, lai viņi var likt ugunī. Šīs ir ļoti unikālas ziepītes. Un šīs ziepītes tiek vārītas ar dabīgo augu eļļiņām, ekstraktiem un teiņām. Un galvenais tas, ka tiek pievienots maltas dzintars klāt. Tas ļoti mīkstina ādiņu. Nu, pamatā pats es esmu Borkals, taisu viduslaika rotas. Un izmantoju varu un miseņu. Un tā arī dažreiz pulēju akmentiņus. Šīs ir bērza bumbiņas. Viņas tiek piesūcinātas ar dabīgām eļļām. Teiksim, šeit mums ir nātru eļļiņa. Nātrītas lasītas ludzā. Tā kā mūsu pašu ekstraktiņi. Ir arī skujas ekstrakts. Mums ir Jelgavā ekstraģēts. Ja, tā kā. Ir tā kā mūsu pašu visas lietas. Ļoti ērti. Bebene. Un es esmu Joske. Un kā jūs tā esat pēkšņi sapārojuši? Nu, bet kā tirgus? Mēs divi no Silmeču Saeimas. Mēs divi no Silmeču Saeimas palikuši viens otru tādu brālību jūtam. Tādu mīlību viens otrā, ja. Nu, vajag taču visus apstaigām, aprunājam, visus apsmējam, zin kā. Kā jau tādi labi cilvēki, kā tādi latvieši, zin, ja. Kaut ko nosper. Pakluso, ja. Joska atņem un atdod. Visādi izdiņģējamies, lai atdod kaut ko. Maz jau dod, bet... Viņš tad iedod. Viņš tad jā. Ui, bija labi, jā, iedeva mums te meitenes, iedeva tādus dabīgos krēmus iedeva. Mēs tagad būsim tik dabīgi. Ceļš to. Es būšu dabīgi beidzot. Man jābūt dabīgi. Mums pie viena šitā te lāviņas mums teica tā, kad šito iesmērēt, tad dabīga āda paliekot. Es teicu, ka pirms tā bija nedabīga, ja? Jā. Tā bija sintētika. Nu, tātad šis ir tāds piemiņas tā kā suvenīrs no Lievas tirgus. Paši savām rokām varam izkalt tādu. Nu, un ko ar viņu darīt? Iepirkties ar viņu nevar katrā gadījumā. Varēja iepirkt tādu valūtu vietējo tirgu, vai ne? Nu, vēl mēs taisam arī etnogrāfiskās rotas, dažādas saktiņas. Šīs ir Latgales sakti. Un te jau viens stāv rindā, saktiņas savai meitai. Jā, arī taisam sprādes pašam, šī arī, tas ir roku darbs. Nu, un tā mēs tad. Un kur jūs visu to samācījāties? Nu, es tagad esmu patreiz Zels, es apgūstu savu lietu pie Andra Гребья. Это работа для души. Я думаю, что самое главное, что это сразу и работа, и удовольствие. Так это уже
какое-то сочетание хорошее. Конечно, 2 дня устаем, но когда люди приходят, говорят, что не надо, и чтобы все время там покупали, но если им нравится, видно по глазам, тогда как-то себе лучше становится, и это приятно. У нас вот в Литве пауки, вот, например, что мы, а у вас муравьи, вот вижу, вот там, вот такие символы, такие, ну вот, я замечаю, другой ходит, не замечает. Да. Так что это вот такая. Ну, а цветы, они везде цветы, так что. Līvas tirgu mēs šodien cenšamies, pateikt paldies, izklaidēt visus, kas tirgojas. Jā, iepriecināt gan kalējus, mums bija katram savu dziesmu. Redz, tagad mēs esam pie alus pienākuši, tagad par alu dziesmu, tad par maizi, mēs pie maizniekiem dziedājām par maizi. Nu, viss pie audējiem bijām. Nu, vispār visur, gandrīz pie katras mēs apstājamies un apdziedam. Vai tu pat kaut kā iepriekš sev stirgot? Nē, es vienkārši, šodien es strādāju. Ne jau es garām, es gribēju mājās iet gulēt pēc nakts mājas. Un es domāju, apskāpstās, kas te notiek. Un, kā es iešu garām Liepājā. Tas aizēja pats savai būtībai. Un man piesēžās tik smuki mans aštāvziņas blakus. Tās jau mūsu Liepājas dvēsēs, mūsu mīļās. Un vēl Austiņš piesēž blakus. Tas jums jāsaka, vai skan? Mums jau liekas, ka skan. Pašiem. Jā, bet tas nav jums jāskatās no malas, kā jūs skan. Vīri nav varējuši paiet jums garām nemaz.